Mēs filmē. Davai. Kā jūs sauc? O, čau. Kā tev sauc? Mani? Tīvans. Vilnis Tīvans. Mani sauc Regnārs Mozmakļāviņš. Vilni, cik gadi tev nodarbojas ar šo sporta veidu? Un par ap un to? Ja man neviļ atmiņa, ka pirmo reizi sāku nodarboties 2009. gadā, man liekas, ka pat Namnieks to gonku pēdējo vinnēja. Tā bija vispār pamēģināšana, kas ir drīts. Jo sākumā mašīna tika būvēta vispār vasaras sprintam. Tad pamēģināju, kas ir drīts un sapratu, ka jā, gribās. Regnāri, kā tavs viss sākās? Sākās Moskvičs. Patīk bišķiņ pabraukt cāniski. Bet no pamatā tas bija tā diezgan sen atpakaļ. Diezgan ļoti sen nebija. Tur neviens neko nezināja, kas ir drifts, kas ir tāda lieta vispār. Kaut ko ālējāmies ar omegām, opeļiem. Un baigi iepatikās tā lieta. Un tad, kā izrādās, arī ir tāds sporta veids drifts. Tad kaut kā pamazām sākām trenēties. Tur alfas stabi. Noteikti, kad sanāki to zina, kā tas viss bija un kur tas bija. Un jā, kaut kā tā sanāca, kad vajag tas viss paķērt, bet sacensībās nepiedalījos, jo likās, ko es tur darīšu, nē, es jau tik labi braucējs. Un tā, tad visu laiku mēs sēdēja pa garāžu un skrūvēju un pa ielām ālējāmies, protams, 3-3-3 prasa, tās bija tā kā otrās mājas. Tad kā tā viss notikās, jā. Vilni, kā vispār radās RPM motorsports? Tas ir labs jautājums. Jā, ja nemaldos, tas bija 10. gads. Jā, tad notika gatavošanās nākamam gadam uz driftu. Bija vēl nobraukt pilnu sezonu. Tad vienkārši kaut kā sākām skrūvēt, tur mēs tāds bariņš bijām novākušies. Sākām skrūvēt mašīnas, kaut ko, vajadzētu kaut kā attīstīt, kaut kā nosaukumu, kaut ko izdomāt, tas kaut kā. Tad beigās kaut kā internetā sēpojot, uzdurāmies uz logo. Uz tahometra bultiņu, kas tam nedaudz piedurīgi izskatījās. Un tā arī aizgāja. RPM motorsportu un viss. Tad ja kāds kaut ko prasa, kā tas tulkojās, tad angliski droši vien visu to zina. Tas ir apgriezieni, jā, bet latviski mēs to izdomājam tā, kad ir radoši pieeja motorsportu. Viss ļoti easy. Šā ir apgriezieni? Jā. Galvenais, bet ir vēl. Vilni, tu esi šogad braucis trasē? Šogad? Ir. Ar Oli? Šogad? Nē, šogad. Vai arī pagājušajā gadā? Nē, šogad brauc, jā. Lēc trasē Baldonē. Pagājušajā gadā braucu Džimhanā. Pēdējā, kas bija. Tas arī pa lielam bija viss. Nebija tā, ka bija sagatavot mašīnu līdz galam. Un tad arī nebija vēlams baigi kaut kur pussezonā tur kaut ko steigā lasīt kopā, tur kaut kur braukt. Es domāju, atmest ar roku, tad kaut kā tā. Vai tu varētu pastāstīt kaut ko vairāk par Namnieku auto un kā vispār viņi mainījušies gadu gaitā? Vai Namniekam tas mašīnas ir bijušas tik daudz, ka grūti ir saskaitīt, man liekas. Ir kāds 4 taču bijušas, man liekas. Nē, šitā ir pēdējā. Viņam bija, cik es viņu atceros īstenībā, ka baigu zīmulu no tiem laikiem, kad viņš sāk braukt strīdā, tas bija tas pats 9. gads. Viņam bija Žurka Amstā. Kupē, ja nemaldos. Tad pēc tam kaut kādu laiku viņš pabrauc, kaut kur viņš tur braukājās. Pēc tam viņam, jā, viņš diezgan ilgi to mašīnu nopirkt. 3 toši. Tad viņš nopirkt E30 vai 8, slavenais E30, ar kur viņš nokapāja veselu gadu un ļoti labi nobrauc. Tad beigās viņš to auto pārdeva Silvim, dziedātājiem. Kā rezultātā viņš iegādāja šo auto no Būva Audi, jā? Jā. 3 mašīnas? 3. Ne, 4. Man liekas, ka bija vēl kaut kāda. Nebija viņam kaut kāds sedans vēl pirms tā? Nē. Nē? Tad 3 mašīnas. Andai vajag tāds tam. Nē. Viņam tas pats, kas bija. Viņš tagad ir šitā te. Pa 50 pār. Jā, nevar zvanīt. Pazināt. Jā. Neko, šitā mašīna tāda, kāda viņi ir, tie cilvēki, kas pirms tam ir būvējuši, ir stipri pie daudz kā nav piedomājuši, vienkārši ir iemetuši un pofīgi brauc. Tad tagad tas viss ir jāpārtaisa. RPM motorsportā? Jā. Slēpē ar Annu? Nē.
Vai tu varētu pastāstīt, kā tev ārzemēs gāja? Kas tieši interesē? Prasīšu tā. Pa darba ziņu. Pa darba ziņu? Ar darbu bija tā, ka Latvijā, kad es braucu projām, tas mēram bija jau 4,5 gadu atpakaļ. Vairāk kā 4,5 gadu atpakaļ. Latvijā sākās krīze. Un bija baigi grūti kaut ko darīt, jo visiem viss bruka juka. Man bija tas pats tādā garāžas stilā autoservis Upasciemā kādreiz. Un mēs arī tur tie 4 cilvēci ņēmāmies, katrs kaut ko darīt. Vienkārši tas viss pajuka un uzdomājām braukt projām ar ģimeni. Gāja Norvēģijā, gāja visādi, gāja interesanti, visādas pieredzes. Valodu vispār nezināju, bija pilnīgs nulle anglenē. Tagad jau nav problēmas sazināties cilvēkiem var runāt. Rīmas skaitīt. Ko? Rīmas skaitīt. Jā, Rīmas skaitīt. Jā, nodzīvoju tur 4,5 gadus. Nē, 4 gadus nodzīvoju. Tad kaut kā apnika skatīties televizoru un visādiem internetiem, ka visi šitie dulli tur slīpē, es tur sēžu, ka muļķis neko nedara. Jābrauc mājās. Jā, taču beigās es domāju, ka jau tur, laikam pietiek jābrauc mājās. Tā kaut kā sanāca, tas nu šeit. Vai tu varētu arī pastāstīt kaut ko vairāk par savu avāriju Jelgavā? Tā bija, man liekas, ka tā bija pirmā tāda pamatīga avārija, kur būtībā ir, varbūt ne pašu vainas pēc, bet gan lietoto riepu vainas pēc, tāpēc, kad bija tā, ka iepriekšējā dienā braucu diezgan stabilu treniņus, uz ko īstenībā cilvēki no malas bija teikuši, ko tas Tīvons Norvēģijā ir saries, ka viņš šitā malc. Pēc tam man sievā stāstīja. Es nobraucu to dienu, viss bija baigi skaisti, ar emocijām aizbraucu mājās, viss baigi čili. Nākamā diena atbraucu un kaut ko izdomājām, mēs tur ar Laizēnu, vēl tajā laikā viņš brauca. Laizēns. Izdomājām nobraukt tandēmu. Nobrauc vienu tandēmu, viņš pa priekšu, es pakaļ, viss kārtībā, viss baigi skaisti, tad bla bla bla. Tagad man jābrauc pa priekšu. Protams, pieredze braukt jau ar jaunām rēpām. Ritīgi uzkurinās ar tām vecām mizām, tā rezultātā viņas tik labi nevilkā, kā gribējās. Sanāca tā, kā sanāca un beigās žogos iekšā. Viss kārtībā. Un smoka bildi. Un lauskis. Un arī smoka bildi. Jā. Teikti. Kā tev ir plāni vispār 16. gadam? 16. gadam šitai dienai bija plāni nebraukt Latviju. Jo nebraukt tāpēc, ka vienkārši negribās izmest naudu. Bija doma pabraukt kaut kādu Igauniju vai Lietuvu, bet šodien bišķi kaut kas mainījās. Iespējams, kad es braukšu Latviju. Bet es vēl nevaru pateikt, cik daudz es to darīšu. Bet pa lielam tāds punktiņš liekas uz to, ka gribās pabraukt kaut ko citur nevis Latvijā. Neesmu, protams, Latvijā bijis nevis piedestāli, ne man ir baigie sasniegumi bijuši, bet gribās kaut ko citu. Gribās pastīties kaut ko citu nedaudz. Pieredzīgi patrāt. Jā. Skiliņi vajag, jā, vajag daudz saprast. Jā. Man patīk tādas trases, kur tu reāli var locīt rokas. Nevis izvarēzēt 2 līkumus lielos, un viss. Man patīk, un rullīts vēl patīk. Tāpēc jau latvieši izpēcīgi citur, kad mums tik ir ātras trases, mums ir biķernīgi. Normāli trīniekos lielais līkumiņš, jā, kur citur, kur tā nav. Aizgāc uz lešiem, tu esi ļoti karā. Jā. Lešos piemācies, tur pabraukt tur maziņos. Jā. Tam atbrauc uz Latviju. Tas, kas kā pietur, tas, kas patīk. Regnāri, kādi ir tavi labākie sasniegumi 15. gadā? Neaizdegties sacensības. Labākais sasniegums bija pirmās sacensības biķerniekos sezonas atklāšana. Un tad es dabūju 2. vietu. Maita lietuvietis bija uzlikts sliks un baigi platos. Vispār nevarēja noķert. Tas bija man šī gada labākais sasniegums. Ja neskait kaut kāds vēl tur mazākos, bet Latvijas drīk kausēs uzskatu, tas ir galvenais un lielākais. Jā. Bija labi, bija forši, gāja, kopēji, bija labi. Jā. Kā jau ierunājis, tu varētu pastāstīt arī vairāk par savu iesaugu, ugunīgais. Tieši tāpēc ir, jā. Tur bija tā, kad auto tika salikts diezgan ātri. Faktiski tie bija 3 mēneši kaut kādi no nulles, kā viņš sāka būvēt. Tik sāka būvēt. Un praktiski pirmajos treniņos jau motora testa variantā jau viņš izjuka. Tur bija šim sanāca šmuts, ka vārsti mēģināja pārspēt atperi, kas viņu tur viņš sabir. Tad sākās pirmais remonts, bet neko, viss forši sataisīja, viss
bija labi, bet to līdz momentam. Tad pirmā degšana man bija 3 posmā, kas bija laikam 3. posms. Vai 2. Neatceros. Jo pa vidam vēl es visu kaut kur biju paspējis aizdot, kur lejuši. Tādā garā, tad es aizdegos. Tad bija pirmais remonts zinājumi. Un tad viss sākās. 1 motors, 2 motors, 3 motors. Laikam pirmos 2 es kopā ar Ediju Lūkinu pajaucu un pats. Un tad jau tas palika tā kā par ieradumu man aizdegties vai kaut kam notikt. Un tad atbrauc Tions no saviem troļiem. Un tad viņš arī ķērās klāt. Un pēc tam jau pārsvarā zem Tiona viss tika zem RPM motorsports krūvēts un darīts. Un gala mērķī tika atrisināts tas, kāpēc es degu, jo tur bija bēda tāda, ka ja mašīna ir turbo oriģināli virzuļi, tad pie tādas jaudas diezko labi viņi netur. Izrādās, ka viņam patīk lūst. Attiecīgi Vilzils pālūza, spiediens karterī un eļi vienkārši nāk pa vieglāko vietu ārā, svārst vāks, tur ir izpūtējis un tādēļ visu laiku arī aizdegos. Praktiski nekas cits nedega, dega tieši eļa, kas tiek no motora ārā. To jau kārtīgi pajaucāmies. Tagad zinām, kas ko kā. Viss ir tā izlabots. Viņš gudrāk kļūst. Jā, viņš ar pieredzīti. Un tā, gada beigās es arī ieguvu kaut ko. Jā, pieredzīt un arī, tā teikt, kā lai pasaka, diplomu, iesauku, ugunīgais. Visu gadu deg. Bet, kā jau teicu, jau vienā pasākumā neko nenožēloju. Baigi labi bija. Kāpēc tu vispār pārdod tagad savu auto? Ir dažādi iemesli. Noteikti ne tāpēc, ka visu gadu deg. Tas točni. Bet vajag šo to izdarīt, ko es esmu izplānojis. Jāpārdod mašīnu, jādabū pa viņu naudiņu kaut kur citur jāieliek un tā un šitā. Bet ar to drift gaits nebeidzās. Pārdots viņš tiek tīri tāpēc, ka to vajag. Kaut kā tā. Varbūt tu varētu padalīties saviem plāniem 16. gadam? Baigi liela viņa nav šogad, pilnīgi noteikti nav. Ja pagājušajā gadā bija liela plāna, gribēju kaut kur tur šur aizbraukt, bet sanāca tā kā sanāca. Šogad noteikti es neplānu nekur tālāk pa Latviju aizbraukt, varbūt pa Baltiju kur bišķi. Bet vai tā būs Pro klase, Pro M vai Street, to mēs redzēsim. Iespējams, ka būs interesanti, bet kaut kas būs. Būs tā, ka braukšu. Nebūs tā, ka nebraukšu. Kāds, jūsuprāt, ir ideālais auto Latvijā, ko vienkārši nopirkt gatavu un jau dot gāzi grīdā? Tur bēnus, Viss to zina. Tas ir lētākais variants. Nissans vienmēr kaut kādas problēmas, kā jau turbo. Mīl kaut kādas features, tur visādas izbeigties virzuļi un vēl kaut kas un šāls. Nē, jau Nissanam, šāls, Nissanam. Šāls? Bet es par viņiem daudz nezinu, es tikai zinu, ka šāls. Tas ir papildus desmit. Man patīk, nebūtu. Nē, pa lielam tas varētu būt kaut kāds, būtu jau labi atrast kulīti, tricāru ar kaut kādu 2.8. Tā. Jā, kaut kādu sagatavot, bet tas tā nav praktiski iespējams pa lētām naudām varbūt. Pa lielam žurka, vai ne? Žurka, jo tagad ir žurka, ja pāris gadu atpakaļ bija tā, ka tricāru mētājās es esā pa lēto paņēmu krāmē, baigi labi ielēc 2.8, vašai bomba. Tad tagad ir tā, ka D3 Porsche tas jau ir luksusu, žurka tas ir, viņas ir visur. Tāpat kā golfam, aizgāja kaut kur dabīgi, paina detaļām salika un brauc. Nav žēl to mašīnu, pamazām. Vajag jau arī pirkt tādu, kas tur neskatās kā končīgi, kur ir baigi žēl tur nodaudzīt, tur kāds sienebo vēl kaut ko. Tad nē, vajag vienkārši nopirkt tādu, kur reāli to krāmēt un nav nekāds stress, nolocīs. Tad mēs domājam, ka BMW Jā. E36 Tionam nepatīk. Nepatīk žurku šobrīd. Kāds jūsuprāt ir labākās modifikācijas jauniņiem, kurus vajadzētu reiz beigt ar to mašīnu, lai labāk varētu ar viņu braukt? Svārka reduktorā. Jā. Bez rocenes vēl var iztikt, bet svārkas to jau stabili vajag. Jā, tad var bišķi paslēgties ar kārbu, saprast, ko viņš dara. Tad jau pa lielam tas pats princips būs ar roceni. 3 kārtas aizies, sapratīs, ka izdevīgāk nopirkt roceni pa sotaku normālu roceni. Normāli. Pa sotaku ir normāli, pa sēdes līsūt. Jā. Tad jau viss tālāk notiekās. Jā, domāšu. Jo, iemācies braukt bez rocenes, pēc tam var krāvēt jau ar rocenī.
Kā jūs varētu ieteikt, kā vispār labāk noturēt sporta auto, kā jūs gatavībā visu sezonu? Ar piķi. Ja nav piķis, nebūs nekā. Pa lielam, zin kā, katram cilvēkam ir savas iespējas, ko viņš var, ko viņš nevar. Citam rokas aug no pakaļ, citam ne, cits var skrūvēt pats, citam ir kādam jāmaksā. Pats nevar skrūvēt. Jā, citam ir piķis, viņš skrūvēt nemāc. Tad jūs zvanat RP Motorsporta Tionam. Paldies. Slēptā veikā. Jā. Pa lielam jau, protams, nauda. Ja kādreiz tas bija baigi vienkārši aiziet misanē, paņemt riepus un uzbortēt un maukt kaut kur, jo tie paši trīnieki tagad izmaksā kosmosu. Kādreiz tur bija, man liekas, 7 lati stunda. Ja? Jā, 5,5 stundu, laikam. Jā, 7 lati stunda, krāmē stundu šitā, es pats esmu braucis un nenormāls. Labs gan adrenalīns, gan tu esi atpūties, gan tu beigās esi nobusījies un tu gribi māju. Bet, jā, pa lielam. Tagad, cik es zinu, nav nekur iespējams tā pa lielu normālu novienēt trasu. Lēti vairs tas nav. Rīts ir palicis populārs, saka, ko tu gribi. Jā, tas ir ārpus trases. Ar teik braukāt, ja tu gribi iemācīties, tad noteikti brauc ārpus trases. Bet tas nav izdevīgi vairāk tiem, kas īrē. Ir bišķiņ jāsamaksā. Respektīvi, ja tu gribi trenēties, tad tu nevari vairs tā, es tagad klusītiņām aizbraukšu uz trīniekiem. Viens pats samaksāšu 7 latu un kapāšu nebūs. Kādi 5-6 čaļi savācās, samaksā par trasīt vairāk nekā kādreiz, tad var braukt, jā. Pa ko bija? Kad bija jautājums? Kaut kāds tā bija. Jā. Kaut kas līdzīgs. Tas par ko mēs runājam. Es varētu interviju tā kā noslēgt ar tādu jautājumu un padomu jauniņiem. Kā detalizēt uztaisīt pareizu pārmetienu S-veida līkumā no viens puses otru? No kuras puses braucot? Vienalga. Detalizēt pastāst vēlreiz, ko tu gribi dzirdēt. Es neiebraucu. Blonds vienkārši. Detalizēt uztaisīt pārmetienu. Pagaidi, S-veidi? Jā, no vienas otras puses. Tad šis taisnības vitieniekos pilāns mēs viņam apbraucam? Ķip tā? Kā ienāca pilni pedāli? Pagaid. Viņš to nevar pedāli? Ne, viņam. Nē. Labi, sāc to. Nē, es nevaru pastāstīt. Man ir elementāri ieskienies rocen. Bet mēs jau braucam pirms līkuma. Labi, karoči, es parādīšu. Pirms līkuma jānākam. Es iedomājos, kā es braucu, es vajag līkumu taisnīt. Labi, pirms viņi iznākam, un pirms mēs esam Santlīdē. Dod normāli čībā, normāli tā, ritīgi. Ritīgi dod čībā. Bišķiņa atlaid tajā brīdī, kad tu sāc mašīnu pārgriezt un čuķi atlaid tajā brīdī. Atkal bišķiņa iedod, un tad jau attiecīgi ir jāskatās, kur tu tālāk gribi aizbraukt. Ja tu vienkārši gribi uztaisīt esinieku un aizbraukt taisni, tad pietiek ar to, ka tu atlaid, pārmeties, iedod čībā un arī nemaz nelaid vaļā un vienkārši taisnojies un brauc taisni. Bet savukārt, jau tev ir pēc tā esinieka arī jāizbrauc atkal pa labi, un tu vajadzētu bišķi padomāt, kurā brīdī arī atlaist. Jā, atlaist noteikti uz to brīdi, kā tu pārmeties atkal, un dot virsū tajā brīdī, kad tu esi jau nospraudis savu mērķi, kur tu vēlies aizbraukt. Apmēram tā. Precīzi? Precīzi? Kaut ko tu esi iemācījies? Ok. Kaut kā tā? Varētu būt tā, jā. Tu teiksi arī? Nē, tad es pateicu pareizi. Tu ne. Labi. No. Es paldies par interviju. Bija ļoti labi. Tiekamies nākošais. Ne, šogad. Vai ne? Jā. Kaut kur. Klāri. Viss čau. Čivā.